Pirms vairāk nekā 10 000 gadu, kad kusa lielie ledāji, iznākumu paredzēt nevarēja, kā veidosies jauna vieta šai pasaulē, kas atradās netālu no Ziemeļu pola. Aptuveni 1000 gadu garumā Zeme un ūdens mērojās spēkiem, un daudzu katastrofu rezultātā Zemes šaurums, kas agrāk savienoja kontinentu ar Skandināviju, Ziemeļjitlandē tika pārrauts, radīdams spraugu, pa kuru no rietumiem varēja ieplūst sāļais ūdens. Un tā radās jūra. Viņš ir apaudzis ar jūras zīmēm, zaļaļiem un brūnaļiem. Tas ir pilnīgi dabīgs akmens. Šitās ir aļģes, kas ir pie atklātās Baltijas jūras piekrastē. Viņi ir radiniece tām ēdamajiem augiem, ko padod rimčikām. Kur gan? Agars, cukurs un vienkārši zaļā pārtikas krāsviena. Viņa ir salda. Uzlējās un uzlāņojās tā kā okeānā. Paši līmenī visādākais. Var vai nevar, māksla bez cilvēkiem iztikt nevar, bet puķes bez cilvēkiem var, nevar. Zinātne iztikt bez cilvēka nevar, bet kukaiņi iztikt bez abiem var. Cilvēks iztikt bez dabas nevar, bet daba bez viņa var un nevar.
viņi kādreiz uzpeldēs, uz to tu vēl tiks ēri.